Mūsu pirmais tāds šovakar droši vien interesēs vairāk tieši daļā dzimumu pārstāvis, jo ko tur slēpt? Tieši dāmas ir galvenās kosmētikas preču patērētājs, un tieši viņas visbiežāk var sastapt pie kosmētikas standiem un specializētajos kosmētikas veikalos. Viss, protams, ir daudz vienkāršāk, ja mēs zinām, kādu tonālā krēma numuriņu mums vajag nopirkt, vai, teiksim, tieši kuras lūpkrāsas tonītes ir tas īstais. Tad viss kārtībā, ieskrienam veikalā ātri, veicam pirkumu un dodamies tālāk. Bet ko darīt tad, ja gribas kaut ko jaunu pamēģināt, tad roka pastiepjas pēc testera, un mēs tur uz vietas tā mazliet pielaikojam kosmētiku. Lūk, tieši par to tad arī būs mūsu pirmais stāsts. Vai veikalā izmēģinot kādu jaunu lūpu krāsu vai kādu kosmētikas preci, var noķert kādu briesmīgu bacili, ko nemaz neesam plānojuši noķert? Par to plašāk mūsu pirmajā stāstā. Tā jau nekas. Tikai rudenī prasītos, kas košāks uz sejas. Jāiet pamēģināt, kas īsti man piestāv. Esmu dzirdējis, ka veikalos pieejamie kosmētikas testeri esot īsti infekciju perēkļi. Tāpēc pirms zieķēt kaut ko sev uz sejas, iešu uzzināt, ir tādām runām taisnība vai nav. Meklējot internetā informāciju par testeriem, krītu panikā, lasot daudzos infekciju un baktēriju latīniskos nosaukumus. Tāpēc dodos pie dermatoloģijas uzzināt, kādi zvēri tad mīt testeros. Runājot par to, kas varētu būt konkrēti šajos testeros, tad droši vien ir tieši tas, šis zooloģiskais dārzs, ar ko mēs paši arī ikdienā sadzīvojam, kas ir uz mūsu ādas, tikai tur viņi varētu būt arī lielākā koncentrācijā. Un tas varētu būt senīšu infekcijas, kas varētu tur būt. Tās ir dažādas bakteriālās infekcijas, no kā mēs varam tālāk iegūt konjunktivītu vai kādu, teiksim, streptokoku infekciju, kas izpaužās kā tādu izsitumu uz ādas. Varētu arī vīrusu infekciju. Tad, protams, ir ļoti grūti pierādīt, kur tieši cilvēks varētu būt iegūst šo infekciju. Bet ir cilvēki, kuri nākuši un stāstījuši, kad, teiksim, tieši pēc testēšanas, pēc mēģināšanas, pēc acu ēnām, pēc varbūt lūpu krāsas, kad ir parādījušies kaut kāda veida izsitumi. Gan esmu pavisam apmulsusi. Ko man darīt? Doties vai nedoties izmēģināt veikalos pieejamos kosmētikas testerus? Es tā simtpunktu nevaru teikt, ka nelietojot testerus, jo kaut kādā mērā mēs pat aicinām izmantot testerus, īpaši cilvēkiem, kuriem ir alerģiska āda. Protams, ka tā ir kaut kādā veidā laimes spēle. Dakteru viedoklim mēs mēdzam uzticēties, taču nereti galējo lēmumu pieņemam pēc aprunāšanās un dalīšanās pieredzē ar citām sievietēm. Tāpēc jautāju, vai viņas mēdz lietot kosmētikas testerus. Par lūpkrāsām noteikti nemēģinu. Par skropstušām noteikti nē. Tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku parasti tos testerus ir, kas ienāk vienkārši un uzkrāsojās un aiziet. Un tāpēc kaut kā nerodās tā sajūta, ka, testerīts. Jā, mēdz izmantot. Bet vai jūs zināt, ka tur var slēpties visādi baciļi? Loģiski, ka var slēpties. Bet jūs tas nebiedē? Mēs esam veseli cilvēki. Ēdnīcā paņemot dakšiņu, viņa arī var nebūt 100% tīra. Nolēmu, ka esmu gatava iesaistīties kosmētikas testeru laimes spēlē un soļoju iekšā specializētajā kosmētikas veikalā. Te mani sagaida laipni konsultanti un manā acu priekšā dezinficējot rokas un otis pārliecina, ka vismaz šajā veikalā kosmētiku testēt ir droši. Tāpēc izvēlos izmēģināt pašus lielākos testeru bubuļus, skropstu tušu un lūpu krāsu. Katrai skropstu tušiņai ir īpašs efektiņš. Katra birstīte ir ar savu apjomu un pagarinājumu un kuplinājumu. Bet, lai klients varētu notestēt viņu, tad ir īpaši dezinficēts atsevišķi arī birstītes, ko mēs varam paņemt un iedot katram klientam. Tātad individuāli viņš var ļoti labi saprast, kāda ir tušas tekstūra, kāda ir krāsiņa, un pilnīgi droši uzklāt uz savām skropstiņām. Ir ļoti labs arī veids, kā var izmēģināt lūpu krāsiņu. Tas ir izskrovējot viņu līdz galam un vienkārši pielikt priekšā lūpām. Un ļoti labi var redzēt, vai šis tonīts piestāvē neto. Tā kā specializētajā veikalā izmēģināju tikai dažus produktus, dodos uz vienu no sieviešu iecienītākajām iepirkšanās vietām veikala Drogas, lai turpinātu izzināšanas un testēšanas procesu. Lai izvēlētos piemērotu toni tonālām kremām, to neobligāti ir jāklāj tieši uz sejas. Piemēram, paņemot testerīti, vislabākā vieta, kur to uzklāt, būtu
dēlnes virspusē vietā starp īkšķi un rādītāju pirkstu, jo šeit ir vistuvākais tonis tomēr sejas ādai. Acu ēnas ir vēlams testēt uz dēlnes virspuses un no kārbiņas paņemt paraudziņu. Nevis ar pirkstu, bet izmantot aplikātoru un tad pārbaudīt toni. Testers lietot nav bīstami, ja to dara pareizi. Var teikt, ka vēlns nav tik melns, kā viņa mālē, bet var arī teikt, sargies pats. Ja testējot kosmētiku ievērosim higiēnu un rīkosimies apdomīgi, tad nepatīkamo infekciju vietā mēs gūsim prieku. Ja pavisam godīgi, tad man kādu laiku atpakaļ bija arī iezagusies zaglīga ideja pamēģināt kaut ko no kosmētikas, bet tagad, noskatoties Antras sagatavoto stāstu, paldies, nē.